12. mēneša, jeb septembra investīcijas kapitāla koda portfolio. Tātad es katru mēnesi investēju 100 eiro no jauna vai arī reinvestēju līdzekļus, kurus es esmu ieguvusi no akciju pārdošanas. Šajā video es kopā ar tevi mazliet paskatīšos aizkulisēs un mazliet paskaidrošu savas investīciju izvēles. Atgādinu, ka šis nav investīciju ieteikums vai konsultācija. Es rīkojos kā privātā investora un dalos ar savu portfolio publiski, lai veicinātu diskusijas par investīcijām akciju tirgos. Tātad šeit tu redzi manu Trade Republic portfolio. Es šobrīd atrodos live. Šeit ir redzams, kā mainās portfolio kopējā summa atkarībā no tā, kā mainās akciju kursi. Un paskatāmies tagad septembra investīcijas. Tātad septembrī es investēju Anta Sports, kas ir Ķīnas sporta preču pārdevējs. Un mans mērķis šeit tiešām bija paņemt ātru peļņu. Anta Sports pie Trade Republic ir iespējams nopirkt caur krājplānu, kas nozīmē, ka es neko nemaksāju kā transakcijas maksu. Anta Sports ir labi novērtēts pēc manām domām. Septembra sākumā Anta Sports bija arī pēc tehniskās analīzes labā stāvoklī, lai tajā iekāptu. Paskatāmies kopā Anta Sports. Tātad šeit es iekāpu septembra sākumā caur krājplānu. Krājplāns dod iespēju iegādāties akciju daļas vai akcijas bez transakcijas maksas. Tomēr tajā brīdī, kad mēs sākam darboties ar lielākām summām, tad nevienmēr tas ir tas izdevīgākais, jo principā tāds pavisam labs brīdis iekāpt būtu bijis augusta vidū. Labi, es iekāpu šeit un pasteikšos jau mazliet uz priekšu. Oktobra sākumā es paņēmu peļņu, bija rādītāji 21%. Jā, varēja gaidīt vēl ilgāk, bet tā kā Trade Republic nav tik precīzi stoplosi, tad es vienkārši izvēlējos paņemt peļņu tad, kad kurs bija nonācis pie iepriekšējās pretestības līnijas šajā vietā. Vai kurs turpinās kāpt? Iespējams. Vai kurs tagad ies uz sāniem? Iespējams. Vai notiksies kursa korekcija? Iespējams. Šis piemērs parāda to, ka akciju tirgos, iemācoties izvērtēt diagrammas, mēs dažkārt varam tikt pie ātras peļņas. Un es tev vienmēr uzlieku par mērķi nevis paņemt maksimālo peļņu, bet pabeigt treidu plusā. Un tas man šajā gadījumā diezgan labi izdevās. Tā pārējās lietas attiecās uz ienākumiem, par to nākamajā video. Pēc septembrī es investēju no jauna Lifehide. Paskatāmies kopā. Kāpēc es priekš jums pierakstu arī šeit ar kādu summu iekāpu, kāpēc ar 23 eiro, tāpēc, ka 23 eiro man bija palikuši pāri no tā, ko es citādāk gribēju darīt. Ko es sagaidu no šīs līknes? Vēl vienreiz, tas nav investīciju ieteikums nekādā ziņā, bet šeit es esmu iezīmējusi pretestības līnijas, kuras ir bijušas vēsturiski, un attiecīgi kurs ir lejā,
Ir Simple Wall Street novērtējums ir labs, tāpēc skatīšos, kā attīstīsies šīs akcijas kurs. Un teorētiski skatoties uz vēsturisko attīstību, es ņemšu peļņu ap 23, 34 un visu laiku visaugstākajā punktā, ja kurs tik tālu uzkāps. Vai viņš uzkāps, tas nav zināms. Ar šo es vienkārši gribu parādīt, pirms mēs kāpjam iekšā kādā akcijā, mums ir jābūt plānam, ko mēs darīsim, ja kurs kāps, ko mēs darīsim, ja kurs kritīs, un ko mēs darīsim, ja kurs virzīsies uz sāniem. Nākamā investīcija bija Barrick Gold krājplāns. Tas ir diezgan labi novērtēts uzņēmums, kas nodarbojas ar zelta ieguvi. Šeit ir redzama diagramma, iepriekšējie pirkumi. Diagramma arī atrodas interesantā vietā, un mans mērķis ir turpināt uzkarāt caur krājplānu akciju daļas no šī uzņēmuma, bet daļu es pārdošu tad, ja kurs uzkāps pie 29 vai pie 49. Kad pasaulē parādās kari, tad sāk kāpt dārgmetālu cenas. Un, diemžēl situācija ir tāda, kas visdrīzāk varētu nozīmēt to, ka zelta cena varētu kāpt. Tāpēc es turpināšu ieguldīt uzņēmumā, kas iegūst zeltu. Nākamais uzņēmums, kurā es septembrī ieguldīju, bija Franklin Resources. Šis akciju uzņēmums nodarbojas ar finansēm un pieder pie dividendžu aristokrātiem. Paskatāmies līkni, nedēļas sveces griezumā. Šeit ir redzami mani iekāpieni pie 21, pie 20, pie 18. Šādi iekāpjoties pazeminu vidējās pirkšanas cenu, un es sagaidu to, ka kaut kādā brīdī šī akcija varētu arī iet uz augšu, un tad es skatīšos, kurā brīdī paņemt peļņu. Citādāk uzņēmums maksā interesantas dividendes. Skatoties uz vēsturisko attīstību, ir redzams, ka šī akcija ir ar izteiktām kursa svārstībām, noteiktā amplitūdā. Pēc šī rakstura varētu sagaidīt, ka tas atkārtojās. Pēc tam seko 2 uzņēmumi, kas nodarbojas ar nekustamajiem īpašumiem. LTC Properties un Viki Properties. LTC Properties nav tas labākais novērtējums, bet, kā jau es minēju, man liekas interesanti tas, ka uzņēmums maksā dividendes katru mēnesi, tam ir liela volatilitāte, un tāpēc mans mērķis ir arī nopelnīt ne tikai uz dividendžu izmaksām, bet arī uz šo kursu svārstīgumu. Tātad šeit ir redzama līkne mēneša sveces griezumā. Ko es sagaidu no šīs līknes? Visdrīzāk kaut ko šādu. Un attiecīgi šajā posmā es vēl iepērkos, bet tiklīdz kā es esmu plusā, tā es no šīm akcijām šķiršos. Viki Properties nodarbojas ar ekskluzīvu īpašumu iznomāšanu. Šeit es negaidu uz tādu milzīgu cenu kāpumu, bet vairāk skatos kā uz instrumentu, kurš maksā labas dividendes un kuram ir potenciāls kursa izaugsmē. Galvenais tās ir manas pārdomas, tas nekādā gadījumā nav investīciju ieteikums. Es vienkārši gribu parādīt tev kādas pārdomas man ir tajā brīdī, kad
es veicu kārtējās investīcijas. Pasteidzoties mazliet uz priekšu, redz, kur Anta Sports šajā mēnesī caur krājplānu iegādājos akcijas, un uzreiz arī šajā pašā mēnesī bija dividendžu izmaksas, kur mērķis man nebija dividendes, bet drīzāk Anta Sports labais novērtējums un līknes stāvoklis tehniskajā analīzē. Un šī gadījumā dividendes es vienkārši paņemu līdzi bonusā, bet tas nebija galvenais mērķis. Tā nākamais pirkums bija Lenovo Group, un šeit es pirku bez krājplāniem, jo man vienkārši likās ļoti interesanti atkal, kur atradās līkne pēc tehniskā izvērtējuma. Paskatāmies kopā uz diagrammu. Tātad es nopirku akcijas šajā līmenī un būtiski 2 nedēļu laikā kurs uzkāpis ir pa 13%. Ko es sagaidu? Es sagaidu kursu kāpumu kaut kur apmēram pie visu laiku augstākā punkta, un tad es vienkārši šīs te akcijas pārdošu. Tātad teorētiski es rēķinos ar kādiem plus 19%, kā tas izvērtīsies, to mēs redzēsim. Novērtējums Lenovo grupā ir labs, tāpēc man nav nekādas pretenzijas arī šīs akcijas paturēt ilgāk, ja gadījumā mans plāns neizdodas. Tās bija manas septembra investīcijas. Principā vēl oktobra investīcijas piederās pie 12. mēneša investīcijām, jo es kapitālā kodā portfolio sāku investēt 18. oktobrī pirms gada, cik ātri skrien laiks. Tāpēc ap 18. oktobrī es uztaisīšu vēl vienu apkopojumu par rezultātiem, kā arī principā 13. mēneša investīcijas mēs varam vēl pieskaitīt pie šī te pirmā gada. Jā, un ja tev rodās doma, ka tu arī gribētu šādi paspēlēties ar akcijām, ja tu sāc saprast, ka mūsdienu situācija vairs nav tāda, ka es varētu investēt akcijās, bet ka principā mums būtu ar to jānodarbojās, lai mēs veidotu sev papildus ienākumus, jo skaidri redzama tendence, ka uz valsts pensiju nav ko cerēt, vienalga cik cītīgi kurš strādā. Labs mērķis varētu būt arī ar akcijām iegūt pilnībā finansiālo neatkarību. Kā tu redzi, viens ir zināšanas, otrs ir prakse. Mūsdienās patiesībā zināšanas mēs varam sakasīt internetā un caur mākslīgo intelektu. Tiešām tas jau ir tik tālu. Tas, kam ir vislielākā vērtība, tas ir praktiska pavadība un pieredzes apmaiņa dombiedru grupā, jo tikai tas mums palīdz veikt šos soļus, regulārus soļus ar atbalstu, ar uzmundrinājumu, ar iedvesmu skatoties, ko dara citi. Ja šis tev liekas interesants, es tev aicinu pievienoties dombiedru grupai, kur demo kontā mēs kopā varam trenēties šādus te treidus, kā arī tu vari izmēģināt savus spēkus investīciju spēlē, un vislielākais ieguvums ir pieredzes apmaiņa ar dombiedriem, ar tiem, kuri sāk, vai ar tiem, kuri jau kādu brīdi investē. Es domāju, katrs ir pieredzējis situāciju, ka viņš deg par kādu tēmu, nav ar ko parunāties. Un attiecīgi, ja tev nav ar ko parunāties,
un apspriest akciju tēmas, tad es tev aicinu pievienoties šai domu biedru grupai. Lai to izdarītu, raksti man uz e-pastu kapitālakods@gmail.com. Un mūsu kopīgās sarunas varētu kļūt jau daudz interesantākas un ienesīgākas. Un kā veicās tev ar investīcijām? Es ļoti ceru, ka tavs portfolio arī ir smukā plusā un ka impulsi no manām pārdomām palīdz tev ieraudzīt jaunus ceļus un veidu, kā uzlabot savus rezultātus. Tiekamies nākamajā video.